Šorīt pie mums ciemos ir plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis. Labrīt. Labrīt. Runāsim mēs par tēmu Mommy Makeover. Labrīt, Anci. Un vai ir jāveic kādi īpaši testi vai pārbaudas pirms šīs operācijas vai operācijām? Pirmkārt ir rutīnas izmeklējumi katram pacientam, kas nāk uz operāciju pilnā anestēzijā, kas ir asins analīze, tas ir urīna analīze, tas ir kardiogramma. Un pirms vēdera operācijām arī papildus es prasu vēdera sonogrāfiju uztaisīt, lai pārliecinātos, kāds ir vēdera sienas stāvoklis. Man operācija asociējas ar sāpēm. Nu, kad es domāju par operāciju, man liekas, ārprāts, tas noteikti ir par sāpēm. Vai tu vari, Ants, pastāstīt par sāpēm operācijas un pēcoperācijas periodā? Un vispār, vai sievietes tas bieži satrauc? Protams, jebkuru cilvēku satrauc fakts, ka viņiem kaut kādā brīdī var būt diskomforts vai sāpes vai izmainīta jušana. Operācijas laikā, protams, cilvēki sāpes nejūt, jo viņiem iet anestēzija. Pēcoperācijas periodā savukārt mēs rūpējamies par to, lai pacients būtu adekvāti atsāpināts, tāpēc arī pirmā nakti pēc operācijas pacienti ir pie mums anestēzistas uzraudzībā, un šīs pirmās nakts laikā arī mēs iepazīstam, cik un kā kuram sāp, kādas pretsāpju zāles viņam ir vajadzīgas, kas labi palīdz, kas adekvāti ilgi noņem šo sāpju sajūtu, un attiecīgi piemērojam viņam to visērtāko, vislabāko. Paldies! Paldies, Ants, par sarunu! Radio Skonto.